Ir pienākusi Tauru svētku svētā sapulce. Šodien ar sprediķa nosaukumu Grēku nožēla un ceļš uz debesu valstību ar Bībeles mācībām apstiprināsim, ka, lai mēs atgrieztos debesīs, ir jānotiek žēlsirdīgajam grēku nožēlošanas darbam, un, lai paveiktu šo grēku nožēlu, mums ir jāsludina jaunās derības patiesību, ko Dievs mums ir devis visām tautām. Apstiprināsim, ka mums ir nepieciešama šāda ziedošanās un uzticība. Mēs esam eņģeļi, kas grēkoja debesīs un tika nomesti uz šo zemi. Ja nebūtu Dieva žēlastības, mums nebūtu citas izvēles, kā vien doties uz elli uz visiem laikiem. Tāds būtu bijis mūsu liktenis. Tikai pareizi izprotot un apzinoties mūsu pagātni, mēs varam atrast patieso atbildi uz jautājumu. Kāpēc visi tie, kas tic Dievam, saka, ka mēs esam grēcinieki? Kā mēs ļoti labi zinām, Tauru svētki ir svētki, kad Dievs ļāva cilvēkiem pūst tauras 10 dienas pirms salīdzināšanas dienas, lai tai gatavotos. Agrāk vecās derības izraēliešiem periods no Tauru svētkiem līdz salīdzināšanas dienai 10 dienas bija grēku nožēlošanas laiks, kurā viņi dedzīgi pārdomāja visus savus pagātnes grēkus un pārkāpumus, atzīstot tos Dievam. Šī ir salīdzināšanas dienas lūgšanu nedēļa. Tas nebūtu pārspīlēts teikt, ka tie ir grēku nožēlošanas svētki. Protams, cauru gadu 365 dienas, katru brīdi mēs pakāpeniski tuvojamies Dievam caur grēku nožēlu. Tomēr mēs varam teikt, ka laiks, kad Dievs piešķir vislielāko grēku nožēlas nozīmi, ir periods no Tauru svētkiem līdz salīdzināšanas dienai. Vai Bībelē nav teikts, ka eņģeļi, kas grēkoja debesīs un tika nomesti uz šo zemi, nevar tur atgriezties bez Dieva atļaujas, grēku piedošanas? Ko Dievs darīja, lai dotu mums grēku piedošanu? Dievs pārcieta visas sāpes, upurējot savu miesu mūsu vietā un pat mirstot pie krusta. Kad domājam, ka Dievs mums ir devis cerību atgriezties debesīs un caur šādu procesu padarīs mūsu nākotni gaišāku, mums vajadzētu pateikties, godāt un slavēt debesu Tēvu un debesu Māti, cenšoties virzīties uz debesīm. Rūpīgi izpētīsim šo patiesību caur Dieva vārdiem, kas rakstīti Lūkas 5. nodaļā. Aplūkosim Lūkas evaņģēlija 5. nodaļas 31. pantu. Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja: Veseliem ārsta nevajaga, bet slimiem. Nevis taisnus esmu nācis aicināt uz atgriešanos no grēkiem. Ko viņš atnāca saukt? Bet grēciniekus. Kad Jēzus nonāca uz šo zemi no debesu valstības, viņam bija skaidrs mērķis. Viņš nāca uz šo zemi, lai vestu grēciniekus pie grēku nožēlas un glābtu viņus. Tad, kad Jēzus sacīja: Es neesmu nācis saukt uz atgriešanās taisnos, bet grēciniekus, uz ko attiecas šie grēcinieki. Kas viņi ir? Vai tas neatiecas uz mums? Visas dvēseles uz šīs zemes ir grēcinieki no debesīm. Bībele mums māca, ka Dievs pats nāca uz šo zemi miesā, lai glābtu dvēseles, kas grēkoja debesīs, un vestu tās uz grēku nožēlošanu. Atvērsim 1. Jāņa evaņģēlija 1. nodaļu. 1. Jāņa 1. nodaļas 8. pants. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos.
Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli, un viņa vārdi nemājo mūsos. Kā mēs šeit redzam, tas ir tik skaidrs, ka mēs neapšaubām esam grēcinieki. Visi pravieši mūs informē un caur Bībeli par to liecina. Ir rakstīts, ka, ja mēs apgalvojam, ka esam bez grēka, mēs padarām Dievu par meli. Kāpēc Dievs to izsaka šādā veidā? Dievs mums atklāja, ka mēs esam grēcinieki, kas nākuši uz šīs zemes. Tad kur radās grēks? Dievs caur Babilonijas ķēniņa un Tiras ķēniņa vēsturi mūs jau ir informējis, ka grēks ir nācis no mūžīgās debesu valstības. Dievs mūs ir apgaismojis arī caur Atklāsmes 12. nodaļu par dvēselēm, kas grēkoja debesīs un tika notriektas uz zemi, un caur Patvērumu pilsētu Mūzus bauslībā 4. Mūzus grāmatā 35. nodaļā, ka mēs grēkojām un tikām notriekt uz zemi, uz šo planētu garīgo Patvērumu pilsētu. Tāpēc ir rakstīts, ka, ja mēs apgalvojam, ka esam bez grēka, mēs sevi maldinām un padarām Dievu par meli. Atvērsim Jesajas grāmatas 50. nodaļu. Aplūkosim Jesajas 50. nodaļas 1. pantu. Tā saka tas kungs, kur tad ir tavas mātes šķiršanās, jeb noraidījuma raksts, ar kuru es būtu viņu atstūmis un atlaidis. Jebkur būtu kāds no maniem aizdevējiem, kam es jūs būtu pārdevis? Jūs esat. Kāpēc jūs tikāt pārdoti? Savu grēku dēļ pārdoti, un jūsu pārkāpumu dēļ jūsu māte ir atlaista un atstumta. Starp visiem notikumiem, kas risinājās debesīs, pravietis Jesaja mums parāda, ka mēs bijām iemesls debesu mātes nākšanai uz šīs zemes, un mēs arī bijām iemesls, kāpēc debesu tēvs nāca miesā uz šo zemi. Aplūkosim Jesajas 53. nodaļas 1. pantu. Kas tad nu tic mūsu sludināšanai, un kam ir atklājies tā kunga elkonis? Viņš, tā kunga kalps, uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvasa un kā saknes atzarojums izkaltušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapatiku uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. Taisni otrādi, viņš bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās. Tāds, kuru priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. 4. pants. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas. Kā sērgas un ciešanas viņš uzņēma, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kas mums bija jānes. Kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu? Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots. Par kā pārkāpumiem viņš bija ievainots? Mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Apskatīsim 6. pantu. Mēs visi maldījāmies kā avis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva. Uz kā? Visus mūsu grēkus viņam. Pirms Jēzus nāca uz šo zemi, Dievs caur pravieti Jesaju skaidroja par Mesiju, Kristu, kas parādīsies nākotnē. Iznāk, ka tie bija mūsu grēki un pārkāpumi, kas lika debesu mātei uzvilkt miesas telti un lika debesu tēvam būt ievainotam, mocītam, pērts ar pātagu, izsmietam un nicinātam. Tas viss notika mūsu grēku dēļ. Tāpēc Jēzus teica, ka viņš nāca uz šo zemi, lai vestu grēciniekus uz grēku nožēlošanu.
Daži cilvēki saka, es esmu taisnīgi dzīvojis, neizdarot grēku līdz šai dienai, bet, kad es eju uz baznīcu, viņi saka, ka es esmu grēcinieks. Tas man liek justies slikti. Kāpēc viņi saka, ka es esmu grēcinieks, lai gan neesmu grēkojis? Protams, ir grēki, ko mēs esam izdarījuši uz šīs zemes, bet mūsu pamatgrēks ir tas, ko mēs izdarījām pret debesu Tēvu un debesu Māti. Tā kā mēs izdarījām tik smagu grēku debesīs un tikām notriekti uz šo zemi, nav cita veida, kā atgriezties debesīs. Bez debesu Tēva svētā upura, tas ir bez vecajā derībā pieminētā augstā priestera nāves, mēs nekad nevarēsim atgriezties savās garīgajās mājās, debesu valstībā. Citiem vārdiem sakot, bez viņa upura, ceļš uz grēku piedošanu nebūtu atvērts. Tā ir Bībeles mācība. Šodien rūpīgi pārdomāsim, kāpēc tika sniegti tik daudzi upuri vecajā derībā un ko Dievs vēlējās mums ar to mācīt. To darot, mums vajadzētu saprast, ka pat ja mēs nožēlojam grēkus, atzīstamies un meklējam piedošanu Dieva priekšā pat miljonus reižu, bez šāda Dieva upura mums nebūtu iespējas atgriezties debesu valstībā. Atvērsim Efeziešiem 1. nodaļu. Vēstulē Efeziešiem 1. nodaļas 7. pantā ir rakstīts: Viņā mums dota pestīšana. Kā mēs varam saņemt pestīšanu un grēku piedošanu? Viņa asinīs. Bez viņa asins izliešanas nekad nevarētu būt grēku piedošana. Bez Dieva upura, bez viņa nāves būtu absolūti neiespējami atvērt šo ceļu. Lai atvērtu to ceļu, Dievs otrais atgriezās miesā uz šīs zemes, nodibinot lielo derību piedot mūsu grēkus. Vai tā derība nav jaunā derība? Tāpēc jaunā derība dziļi ietver grēku piedošanu. Tā kā jaunā derība satur Tēva upuri un Mātes upuri, viņu nāves upuri dēļ mums, viņu bērniem, mums tika atvērts ceļš un durvis uz debesu valstību. Nekas cits nekad nevarētu atvērt debesu vārtus. Tikai dodot viņiem šādas sāpes un ciešanas, mēs varam ieiet debesu valstībā. Tāpēc ikreiz, kad mums ir kādas nesaskaņas ar brāļiem un māsām, mums vajadzētu padomāt, cik lielas sāpes tēvs bija piedzīvojis. Cik daudz ciešanu mātei ir jāizcieš. Ceļā uz debesu valstību mēs dažreiz kļūstam stūrgalvīgi dēļ nenozīmīgām domstarpībām starp brāļiem un māsām un pagriežamies uz savu ceļu. Tā vietā, lai turētos uz šādām sīkām un negatīvām domām, vienmēr skatīsimies uz Dievu, domāsim plaši ar nobriedušu ticību. Tāpēc jaunā derība ir patiesības derība, kas tika izveidota ar viņa nāvi, izliejot viņa upura asinis. Pievērsīsimies Jeremijas 31. nodaļas 31. pantam. Redzi, nāks dienas, saka tas kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izraēla namu un ar Jūdas namu. Kas ir tas, kurš nodibināja jauno derību? Tas ir pats Dievs. Šo darbu var veikt tikai Dievs. Tikai Dievs var to nodibināt. Neviens savis asinis, ne kazas asinis nevar atvērt debesu vārtus. Tikai dārgās Jēra asinis var atvērt debesu vārtus, lai dvēseles, kas grēkoja debesīs un tika nomestas uz šo zemi, varētu atgriezties debesu valstībā. Tāpēc, kas ir tā derība, ko var nodibināt tikai Dievs? Redzi, nāks dienas, saka tas kungs, kad es slēgšu jaunu derību. Kurš to teica? Dievs. Pārējām pie 33. panta. Nē, šāda būs derība, ko es slēgšu ar Izraēla namu pēc šīm dienām, tā saka tas kungs.
Es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos, es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mana tauta. Tad nemācīs vairs draugs draugu un brālis brāli, sacīdams, atzīstiet to kungu. Jo visi mani pazīs, lielie un mazie, tā saka tas kungs, jo es piedošu. Ko Dievs piedos? Viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku. Galu galā, ko Dievs dara caur šo jauno derību, ar visiem grēkiem, ko cilvēks izdarīja debesīs. Viņš piedod visus grēkus un atver cilvēcei ceļu uz atgriešanos debesu valstībā caur jauno derību. Derību, kas apslacīta ar svētajām un dārgajām Dieva asinīm. Šī iemesla dēļ, ja mēs savienojam ainas Mateja evaņģēlija 26. nodaļā un Lūkas 22. nodaļā, kad Jēzus pasludināja jauno derību, vai viņš nesauca Paschā vīnu par manām asinīm un nepaskaidroja šo asins nozīmi? Viņš sacīja, šis biķeris ir manas derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas. Kāpēc tā tiek izlietas? Grēku piedošanai. Un vai nākamajā dienā viņš neizlēja savas asinis pie krusta? Dievs nāca uz šo zemi miesā, bet cilvēki viņu izsmēja, saucot viņu par nācariešu sektu un rādot uz viņu ar pirkstu. Ikreiz, kad viņš runāja par mazākajām lietām par debesīm, jūdi, farizēji un bauslības skolotāji uzbruka viņam. Lūdzu, padomājiet par to, ka pats Dievs nāca uz šo zemi, garīgo patvērumu pilsētu, tomēr neviens viņu nesagaidīja un nepieņēma. Iespējams, ja mēs būtu bijuši bērni, kas vienmēr bija sagādājuši prieku tēvam un mātei, viņi to būtu darījuši. Tomēr mēs izdarījām nepiedodamus grēkus un tikām nomesti uz šo zemi. Kāpēc viņi nāca visu ceļu uz šo zemi pēc tik ļauniem bērniem? Sātans pieprasīja Kristus asinis, sakot, ja tu vēlies glābt savus bērnus, tev ir jāizlej savas asinis. Mūsu tēvs un māte sevi labprāt piedāvāja, lai glābtu visus bērnus. Lūk, cik lieliski ir mūsu tēvs un māte. Kā mēs varam pilnībā neievērot pirmo bausli, mīliet savu Dievu? Vairāk par jebko pasaulē, pat ar visu pasaules bagātību, mēs nekad nevaram nopirkt tēva un mātes mīlestību. Jaunā derība Jeremijas 31. nodaļā nebija tikai grēku piedošana. Tas bija mūsu garīgo vecāku upuris. Patiesības sistēma, ko Dievs nodibināja ar savu upuri, ir jaunā derība. Cik vērtīga un dārga mums ir šī jaunā derība? Cilvēki to var uzskatīt par nesvarīgu, sakot, to nav nepieciešams ievērot, tā ir tikai atceltā bauslība, bet mums, debesu bērniem, nav nekā vērtīgāka un dārgāka. Aplūkosim Lūkas evaņģēlija 22. nodaļu. Lūkas evaņģēlija 22. nodaļas 7. pants. Bet pienāca neraudzētās maizes diena, kurā Paschā Jērs bija kaujams, un viņš sūtīja Pēteru un Jāni, sacīdams, eita un sataisiet Paschā jēru, lai to varam ēst. Un tie viņam jautāja, kur tu gribi, lai mēs to sataisām? Viņš pavēlēja Pēterim un Jānim sagatavoties Paschā svētkiem. Aplūkosim, kā viņš svinēja Paschā 19. pantā. Aplūkosim 19. pantu. Un maizi ņēmis, viņš pateicās, pārlauza to un tiem to deva, sacīdams, tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To darēt mani pieminēdami. Tāpat arī kausu pēc vakarēdiena. Vai kausā nav vīns? Sacīdams, šis kauss ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums top izlietas. Saistībā ar Jeremijas 31. nodaļas vārdiem, ko Dievs dara caur jauno derību. Dievs piedod mūsu grēkus, un ko viņš ar tiem darīs? Viņš teica, es vairs neatcerēšos jūsu grēkus. Evaņģēlija autors Matejs to pašu ainu aprakstīja sekojoši.
Atvērsim Mateja evaņģēlija grāmatas 26. nodaļu. Mateja evaņģēlija 26. nodaļas 17. pants. Bet pirmajā neraudzētas maizes dienā mācekļi nāca pie Jēzus un sacīja viņam, kur to gribi, lai mēs tev sataisām ēst Paschā, jēru. Bet viņš sacīja, noeita pilsētā pie kāda un sakai tam, mācītājs saka, mans laiks ir tuvu klāt, pie tevis es turēšu Paschā ar saviem mācekļiem. Un mācekļi darīja tā, kā Jēzus bija tiem pavēlējis, un viņi sataisīja Paschā, jēru. Pārējām uz 26. pantu. Bet tiem vēl ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētīja, pārlauza un deva to saviem mācekļiem un sacīja, ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa. Viņš paskaidroja, ka Paschā maize ir Kristus miesa, tas ir viņa miesa. 27. pants. Un viņš ņēma kausu, pateicās. Jēzus pateicās par kausu, kurā bija Paschā vīns, un deva to tiem un sacīja, dzeriet visi no tā, jo tās ir. Tas ir, Paschā vīns ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Jēzus nodibināja jaunās derības patiesību, sakot, ka Kristus dārgajām asinīm ir spēks pilnībā atņemt visus grēkus, ko mēs izdarījām debesīs. Viņš to apstiprināja, sakot, šī jaunā derība ir izlieta par jums. Pateicoties Dieva žēlastībai, atkal tiek atvērts ceļš atpakaļ uz debesu valstību. Ja Kristus nebūtu tā miris, tad, lai cik daudzus nopelnus mēs saņemtu šajā pasaulē, cik daudz labu darbu mēs izdarītu un cik lielu cieņu mēs saņemtu no cilvēkiem pasaulē, mēs joprojām nevarētu ieiet pa debesu valstības vārtiem. Tas ir tāpēc, ka debesu valstības vārti ir garīga vieta, ko var atvērt tikai ar dārgajām Kristus asinīm. Šodien rūpīgi pārdomāsim par visu šo. Ja mēs apzināmies, ka Dievs nāca uz šīs zemes tikai mūsu grēku dēļ un pat nomira par mūsu pārkāpumiem, parādot mums savu bezgalīgo mīlestību un pat apsolot, ka Viņš vairs neatcerēsies mūsu daudzos grēkus, mums vienmēr ir jāsniedz mūžīga pateicība, slava un gods par debesu Tēva un debesu Mātes žēlastību. Kāpēc jūs domājat, ka Bībele mums saka, esiet priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu, par visu esiet pateicīgi? Kad mēs pareizi izprotam visas šīs garīgās lietas garīgajā pasaulē, kam vienmēr vajadzētu nākt no mums, sūdzību vietā vienmēr vajadzētu parādīties pateicībai. Tā kā debesu Tēvs un debesu Māte ir pārcietuši visas šīs sāpes mūsu dēļ un izgājuši cauri šādām ciešanām, lai atvērtu debesu vārtus, sāpes, ko mēs piedzīvojam šajā ceļā, ir nesalīdzināmas. Tātad, kas mums būtu jādara visu laiku? Par visu būt pateicīgiem. Par visu ietver ne tikai labas lietas, bet arī sliktās lietas, nepatīkamas lietas un lietas, kurām mēs nepiekrītam. Vārds viss ietver visdažādākās lietas. Ja mēs to paturēsim prātā un iesim pa savu ticības ceļu, neatkarīgi no tā, kādā situācijā atrodamies, vai mēs nespēsim pateikties visos apstākļos. Vienmēr sniegsim slavu un pateicību Tēvam un Mātei. Brāļi un māsas, kā jūs domājat, ko māte atcerēsies? Šeit ir daudz māšu. Bērns jau no iespējams bērnības dara dažādas blēņas. Tomēr visi, vai jūs zināt, kas paliek mātes prātā? Palika tikai labās lietas, ko bērns darīja. Kad māte bija nogurusi, viņas bērns sacīja, mammu, vai tu pēdējā laikā neesi patiesi nogurusi? Un masēja viņas plecus. Pat ja tas tika darīts tikai reizi dzīvē, māte to atceras. Viņa aizmirst sava bērna 10 000 blēņu. Tā māte atceras savu bērnu.
Ko Dievs saka par mūsu neskaitāmajiem grēkiem? Es vairs neatcerēšos jūsu grēkus. Tas, kurš teica, es tos vairs neatcerēšos, ir mūsu debesu Tēvs un mūsu debesu Māte. Tā vietā, lai turētu un uzkrātu pat vienu mūsu brāļu un māsu vainu savās sirdīs kā nastu, mums vajadzētu atbrīvoties no visām šādām lietām, domājot par tēvu un māti. Drīzāk mums vajadzētu domāt, lai gan es izdarīju darbus, kas ir daudz sliktāki, Tēvs tos visus aizmirst. Kāpēc es esmu dzīvojis dzīvi, kas pilna ar nesaskaņām, nespējot vienoties dēļ kaut kā nenozīmīga? Dievs nomira pie krusta ne tikai par mums, bet arī par šiem brāļiem un māsām. Ja ir konflikti un diskomforts mūsu attiecībās, kas mums traucē būt tuviem, ko mums no šī brīža vajadzētu darīt? Kā Dieva bērni, noteikti kļūsim par tiem, kas var rūpēties par mūsu ciānas ģimenes locekļiem un visu cilvēci ar lielu mīlestību, ko esam saņēmuši no Dieva. Mūsu centīgās sludināšanas aktivitātes arī ir paredzētas tēva un mātes mīlestības izplatīšana visiem cilvēkiem pasaulē. Kad mēs sludinām, turiet jauno derību, vai galu galā mēs viņiem nesakām atgriezties pie Dieva, kas ar žēlastību piedod grēkus? Tāpēc mēs dalāmies ar labo vēsti. Izplatīsim Dieva vārdu visiem saviem kaimiņiem, ģimenei, draugiem un radiem. Kad mēs darīsim visu iespējamo, lai piegādātu tēva un mātes mīlestību un upuri, tad Dievs atzīs šo rīcību. 10 lūgšanu nedēļas dienu laikā no Tauru svētkiem līdz salīdzināšanas dienai dziļi iegravēsim savā sirdī šo lielo un cēlo Dieva mīlestību. Lūdzot jūs kļūt par visvarenā Dieva bērniem un uzticīgi sekot viņam līdz pašam galam, lai kur viņš vestu, es vēlētos noslēgt sprediķi. Liels jums paldies!